Labrīt visiem! Labrīt! Esam beidzot šī gada pirmajā copītē atbraukuši uz Burtnieku. Tā teikt, atklāta ziemas sezona. Daudz jau ir atklājuši. Mēs pagaidījām, ka te tāds ilgāk mīnusiņi pieturēsies, un tagad esam atbraukuši skatīties. Pirms mums jau tur, cik tur ir? 6? 6. Esam Bauņos. Esam uz ledus. It kā verga neiet nekur cauri. Tūlīt izvilksim vienu kontrolu urbumu. Un tad iesim meklēt, kur noparkoties. Tā, kasmenīši kā jauni. Kasmenīši ir. Es viņus ziemas beigās riktīgi sapūšu ar VD40. Un tad to aizsargu uzliek virsū, un viņš tad te joprojām eļļie. Un tad viņi tie asmeņi vispār nerūsē. Liekas jau, ka tāds balts neizskatās baigi kvalitatīvais. Iemērcēsim rokas. Apskatīsimies, kas tur ir. Ārā ir -13. Jā. Un, labi, tur izskatās, kad 7 centimetri baltais. Jā, un tad, kopumā ir savi 15 kaut ko. Puse no tiem baltā tā putra, un otra puse tur ir iztumšais ledutiņš. Vai iesim mēs tur, kur vēl neviens nav gājis, pēc pēdām vismaz. Visi te taisni gājuši vai uz Vecatas pusi. Mēs iesim uz otru pusi. Tur neviens vēl nav iestaigājis. Tur izskatās kaut kādi sanesami vai kas. Nezinu. Tūlīt iesim ar vergu, izšķamdīsim un dosimies. Neiesim tajā barā pie pārējiem. Jā, šitie arī ir. Abiem diviem. Sintijai krutāk ar švilpīti. Viņa var švilpot visu laiku. Tev vairs nav tie 15 centimetri. Tāpēc laikam te arī neviens nenāk. Kas tur ir? Kā tā te. Kaut kādi 6 centimetri. Tāpēc droši vien tur arī neviens nenāk. Te ir kaut kādi sanesumi bijuši, un te viņš ir. Vietām sasalis, vietām nav sasalis. Un te ir kā ir biezāks atkal. Tā ir diezgan biezs. Viņam skaņa laikam izslēdzās. Kam? Nezinu, kaut kas neiet vispār skaņa. Man? Nē, vispār viņš ir sasals. Nosala? Droši vien. Mēs tā kā viņu esam uz lielākiem mīnusiem filmējuši. Ielikt lādēties, uzmet paziņojumu par temperatūru. Nepatīkot. Man liekas, ka mēs esam filmējuši arī augstākā. Kāpēc viņš tagad izdomājis tā sasalt, vai viņš pasildās to kastītē. 1,8, 2,4, 2,6, 2,9. Tas 2,9, tas bija laikam tam kanālam pretī. Te kaut kur arī mēģināsim tādā dziļumā. Paiet bišķi dziļāk. Tur ir kaut kāda baigie sanas, un tur tāds priekšā tāds ritīgi dīvains, tur viss tas tāds. Negribās atklāt jau peldēšanas sezonu.
Varu sākt mēģināt izdabūt ārā. Es pastaigāšu apkārt, paķamdīšos un palašu āliņas. Esi gatava, ja? Jā. Sākt jauno zemledus sezonu. Tāpēc laicīgi pienāk, ka tā vēl kā ziltiņa. Ja mēs varētu ielikt ūdu. Tur tāds mākonīts ir. Man liekas, stipri augstāks. Te riktīgi sāk pēkšņi vaigos kniept. Un tur tālāk laba migla pacēlās. Nevis siltāks paliek, bet tieši otrādāk augstāks. Tas līdzīgs disko bumbiņai. Tāda. Mikrofonu vēl sildās. Pagaidām ar to standarta mikrofonu jāpafilmē. Nepatīk viņam tāds augstums. Man motelis ir sasalis kabatā. Kā tā? Nekad tā nav bijis. Viņš man kabatā sasalt. Telefonā man rāda -17 grādus. Un ir pirmā. Jā, Tikai šitā tā. bišķi pa lielu priekš ūdas. Nu labi, varbūt. Kopskatīt. Varbūt uzreiz tur vēl kāda ir. Es ieliksim. Tuvākā laikā nebūs vēl viena, tad liksim šito pašu uz ūdas. Tas bija no iebarotā āliņģa. Normāli kniebja viss solis tritīgi kopā. Viss rokas tagad Visa jaka izjūt ir ārā. jau čaukstoši. Un ir tārpiņa arī. Čaukstoši, ja? Pinki vēl tā, bet motelis ar to, ko kabatā un kastītē viņš ir, čaukstoši. Aprāvies. Nekad nav bijis, ka man kabatā sasautu. Paši. Draugi, man ir šī gada pirmā zivs. Mega asaris. Droši vien vēl uz rekordu. Šitāds te. Briesmīgais ašuks. Jau salst kopā. Paskatās, viņš nikams ir. Šitā. Au! Viss, es eju ķert lielos asarus. Kāpēc tu vēl āliņu iemet? Viņš sasauta līdz manam. Viņš jau aprāvās, kamēr es atnesu. Bet viņš nesapiedēja manu raudu? Šitā ir es Jā. Noteikti. Metāli tādu pavadiņu. Nē, viņi nav metāli, kas viņš ir. Wolframs kaut kāds. Galā to karabīnīti es noņēmu nost, uzliku gredzentiņu. Bet aizpagājušo gadu Gintam atspieda vaļā. Ir arī citreiz wobleriem atspiež vaļā līda kaut kādā veidā to karabīni. Tā kā te neko nevajag mainīt, bieži kā ir, tā ir, tad gredzens tas vispār lieliski. Te jau ir atšauts iet. Riktīgi sāk kniept, tas jāatrā. Riktīgi ziema beidzot. Fainis tas sasāk. Šitas ir tāds batons. Pagaidām mums nekā cita nav ko lūdzu. Vai tik nebūs, ka viņi pati Sit, jā, es to paši gribēju teikt, ka viņi pat neraus ārā. Lai redzam, ja griež viņu. Gaidam tādu te līdu. No šitādu batonu tur jābūt riktīgai līdukai. Karogs gaisā.
zināt, man liekas, ka viņu pati varbūt izšāva. Izsita, jo diezgan liela rauda bija. Ācis laikam ledus malā iebāja. Nē, tomēr ir ņemts. Bet nav paņēmis, kāds maz. Paskaties. Bet Bet neteiks, ka maziņa. Paskatīja gan dibans, ja? Reiku priekša šitam viss. Un te, reiku gan asta, gan sauns. Jā, vajag atpakaļ, ja? Izšāva, bišķi pagrieza. Cintī tikko izvilka vēl vienu zivtiņu. Maza raudiņa bija? Jā. Tādu zūdu liekamā? Jā, tad tāds smuka maza. Nu, man tad pulktās visu laiku ģorgājs, nezinu, kas tāds ir, visu laiku noknebina man tā ārpanos. Es nedabūnu ārā. Un kā sajūta kaut ko tā piecēt? Ir? Ja viņi grib skriet, tad palaid. Cik daudz man viņu lēst? Nu tā, cik pēc sajūtām. Tikai neatbrīvo aukli. Visu laiku tur ir nostiept. Šitā jau būs mērā. Jā, kur ir mūsu zirtiņi? Paskaties, knapi lūpiņā. Nu, redzi? Viņa būtu paterinājusies un viss. Reku viens župarīts tikai. Noskiet to lentu. Un 57. 57. Nu, kilo 240. Ir pirmā līdakā. Nu, pēc pazīmes mazliet skunguļi. Nākamais reiz jātais riktīgi ātrāk, nevar viņš ilgi ārā turēt. Riktīgi apsala un stīva palika. Pirkstiņas saskatīt. Vienu brīdi kā palika forši silti un tagad atkal pēkšņi tur baigi salt. Nu, ārā nemaz siltāks arī nepaliek. Reiz es izdarīju gudrāk. Tu siltā? Nebūs ledus augstais. Tā kā tad oktobra beigās laivā, kad mēs pārējām sasildīties. Vēl vairāk nosala. Tāds tās vēlākam vēl. Nelēpjām. Man paša rīta kaut kā bija foršāks, kad atbrauc. Tad tā nejūt, bija tāds bezvējš un tāds ritīgi feini. Nu kā? Priekā. To jauno sezonu. Lai tās līdakas pašas lec ārā, ne? Jā. Tāpat augsts, bet nav tik traki. Man jau kaut kā jāpārspēj. Sintī jau ir 3 zivis. Viena no tām līdaka man joprojām cerams, ka nebūs visu gadu. Kā tur tas teiciens ir, ja kā gadu sāks tā visu gadu, un tad man visu gadu šitādi te būs vasarīši. Bet iedomājies, tam jakas, man joprojām šitik augsts. Viņš man tur jau vairākas stundas ir. Mēs tikko atbraucām, mēs viņu iekrāmēja aiz jakas, tad, kad te noparkojām. Jā. Nav brīnums, ka tie tārpi sasauši man kabatā. Cik tad ārā ir augsts? Mikrofons ir palādējies.
sasildīts, tagad mēģinās viņu padarbināt, varbūt, ka aiziet, lai labāka tā skaņa. Nomainīšu mormišku. To melno uzlikšu zelta disko bumbu. Sinti ar zelta disko bumbu ķer, es paprovēšu sudrabu. Jo bieži vien tās disko bumbas spīdīgās ir baigi tādas efektīvas. Un tagad tik atcerējos, ka man nav vispār mormiškas līdzi. Tikai tas, kas ir uzsiets. Jo mormišku kaste palika vēl fīders somā. Tāpēc, ja kaut ko mēs noraujam, tad jāņem tikai tas, kas mums ir sasiets. Tā, kurā kabatā man tie tārpi sildās. Nezinu, vai tagad palika sildāks vai vienkārši koņaciņš dara savu. Nē, laikam izsiltāks. Man tārpiņi ir atkusuši. Vairs nav kraukšķīgi. Ir pirmā zivs. Paskat, kas par audiņu. Pirmā, nē, otrā zivs. Pirmais man bija baigais asaris. Velk uz rekordu. Tagad man ir pirmā raudiņa. Valā, tieši kā uz ūdu. Ideāli. Beidzot es varu savu ūdu ielikt. Jāiet tikai izborēt. Āliņģis vēl. 30 centimetri dziļums. Kur tad mēs te kaut kur krastā jau būtu? Riktīgi te plaisājas ledus ir riktīgās drumstalās. Metru 70. Kaut ko viņš tur ar tiem ledus klučiem tur nogļučījis. Paskatās, kas man kaut kāds, cik tā viņam var būt grami. Baigi lielais nav, bet šitādi jau var kaut ko domāt. Labi, lai viņš iet padomāties. Nogrima? Jā. Karota ne jau makšķer. Es domāju makšķer. Es nezinu, kā tur tagad, vai tur zivis ķersies vai neķersies. Vai ņem manējo, tikai nenogramdē. Viens asarīts iznāca jau. Vairāk nav. Parātam nākā draudiņa ārā. Sintī arī šito te trofejas asari dabūja. Tāds. Vai jāsaķer vēl kādu raudiņu un te jāliek katram pa 2 ūdām un te vienkārši sēžam bumbulējam. Gaidam līdaku vai kaut kā tā. Tāpatās bišķi siltāks ir palicis, kā bija pirms pusdienas laika, bet tāpatās rauj cietos āliņģus. Visu laiku ir jākas un jātīra. Bija. Ka vecā labā sudraba disko bumba. Tā ir tāda, kā rezervas variants. Nevienmēr, protams, viņi arī ņem tā spīdīgo bumbuli. Bet, tā ka cita neko negrib ņemt, tad tā disko bumba bieži vien nostrādā. Kaut kā pa vienai. Tad no viena āliņģa kaut kas iznāk, tad vairāk nav, aizēj pie cita pabaksties, tad tur kaut kas iznāk.
Tā, ka divas pēc kārtas no viena, tā nav. Un jāiet tālāk. Kaut kas bija, kaut kam iedeva pa zobiem. Nu, tukšs. Tukšs. Nograuza tikai tā. Motelīts tāds mīksts palicis pēc tā rīta augstuma. Šodien jau viņš izturēs tas motels. Vairāk, kad mums viņu nevajag. Atkal būs kaut kāds trofejs. Ir jau arī vēl viens trofejnieks. Vecie ceļi. Augstuma. Tie mikrofoni slēdzās ārā un tā, kā aiziet. Tas kastes. Un tagad zīves vairāk nebūs. Kā atnes kaste, tā viss. Tā parasti notiek. Mikrofons arī ir iebāzis siltāk mikrofonu, lai viņš neslēdzās ārā. Atkal pa zobiem. Nu, tur ir gan raudiņas, gan tie super mazie asarīši. Tie mazie asarīši, tie nevar to mormišņam uz mutē iestumt, un tad visu laikais tā tāra pa galdiņa tur šitā te ģorgā, kamēr to tārpiņu norauj nost. Kaut ko pakustināja bišķi. Nē. Pa tukšo. Mana jaunā gada līdaka. Pat pāris sekundes nepagājas jūtīgi galā. Laikam viņam labāk patīk nevis sudraba disko bumba, bet zelta. Šodien viss ļoti ātri saucīt. Čups! Tāds pats izmērs saulīts. Arī, ja? Tas ir kā parasti, tā kā lēnām jāsāk taisīties uz māju, ja? Tad sākās raudas ķerties. Varētu jau kāds lielāks tādu batoniņu paņemt pāris, lai ir ko uz pannu uzlikt. Norauj laikam viss tārpiņus. Jā. Laikam kāds asarītis norauj tārpiņus nest. Griežamies uz otru pusi, savādāk lēšu šausmīgi puši sejā.
kas maziņš visu laiku knābā. Arī tieši tāds pats izmērs kā visas iepriekšējās. Nu jā, skatu mēs ķeram uz tukšu āķi. Jā, tur bija kaut kas bišķi lielāks nekā parasti. Bišķi sasteidzu. Viņš man nenokaņāva. Uh-oh! Saizķēra ziviju aci. Fui! Un izrāva aci. Fui! Un man tagad tas āķi ir ace. Kas tev pirmai notika? Pātri izrāva. Un kas šitai notika? Reiz šito izšāva. Es tur sapinās. Viņa patinās riktīgi, apstājās. Un tad sāk otro reizi tīties un tur tā lielākā rauda virsū. Aha. Un nav. Pa tukšā. Kaut kas te notiek. Valkās. Nav. Izep. Pie pašā āliņa nospruka. Doj krāmē apakai. Tu arī uzreiz krāmē jaunu zivu un liec apakai. Tur jāliek mazāk. Ir mazāks, es saķēru. Nu, divas pa tukšā uzreiz. Bet te bija baigi maziņa. Te līdz 50 centimetriem baigi tā. Nu, kā mēs skatāmies? Rīta āliņas. Mums ir cik daudz? Centimetrs? Centimetrs pusotrs. Tas ir kopš pulkstens kaut kādiem 9. Bišķi pēc 9. Pa kādām 4-5 stundām šitāds te ir pusotrs centimetrs uzstāsts. Knap izsita kāja. Tā lūk. Nu ko, gaidām, varbūt būs vakar iznācieni. Tur šausies un laiks viņas ārā. Kaut kā tā. Aha. Un kur viņas bija no rīta, ka vajadzēja? Nevienu nevarēja atrast. Nu, tas ir bišķiņ brangāks raudiņš. Ha! Nemoca pakai. Tišā atkal tā lielā rauda. Tagad gan varētu būt pati rauda, ka izšāva. Un tagad negriež. Es tieši gribēju nomainīt uz mazāku. Bet, nu, iepriekšējā reizē tad gan bija top. Tad gan iešāva rauda. Zapatu, tu taisi pigors. No, izšāvās. Tā nomainītā raudiņa. Ir. Nē, likās, ka ir. O! Riktīgi. Riktīgi, paskat. Paskat, kādi sāni. Nē, nu ko, gaidām vēl trešo iznācienu. Varbūt, ka sanāk. Kaut kā taču man jātiek pie tās savas līdekas. Tagad izšā tālākā.
Uz tā sasalušā tā sniega putras riktīgi labi var dzirdēt, ka noskan, ka izšauja. Un kaut kur zālē. Kaut kādā zālē ievilka. Iznāc vērā, bet pat rīktīgi arī sadzīvojusies. Ja. Tā nokošļātas un, jā, un zivs galā nav. Paizais sasalums, tas spainis salt ciet, kā nekad nav. Nu, te netika likt iekšā tie trofeju asari mūsē. Tos uzreiz laidām vaļā. Nu, tad tāds. Cits tāds. Vēl ciešam tā viena raudiņa. Pārējais bija tikai ūdā. Lielāks, mazāks. Bet viņš jau atnāca pie mums pa vēlu. Ja. Te kā parasti mums tā rīta puse ir diezgan grūti no tām dzīvajām. Sāk jau viņas ķerties arī apmēram, kad tas bija pusdienas laika. Kādiem 12. Vēl gaidam pēdējo ūdas šāvienu, vēl josies mājās. Sāk just atkal kniebiens kaut kāds nāk virsū. Mēs tā kā braucam mājās ar zivi, vienu līdaku. Tad tā copas atklāšana tīri neko. Dienas beigās jau tā baltā zivs arī diezgan aktīva mums te ķērās. Un tad tukšās copas tagad uz dienas beigu ūdām bija vienkārši viena pēc otras, bet tā arī neuzsēdās. Visas tās zivis nokošļātas līdz asinīm, bet arī nevienu nedabūja izvilkt. Varbūt, ka vēl brītiņu pagaidīt būtu vēl kādu pieteikusies, bet pietiek. Esam pārsaluši šoreiz. Pirmā copas diena un pietiek. Zivs ir apskatīts, ir saķerts. Tagad laidīsim mājās. Tā. Līdz nākošajai reizei. Riktīgi smieklīgi. Pagale. Tas reāli.